Mani sauc fizioterapeite Daiva Streļķa, veselības centrs Meteors Plus. Daudzām māmiņām ir aktuāli, vai drīkst vingrot pēc dzemdībām, ja ir vēdera diastāze. Drīkst un arī vajag vingrot arī, ja ir vēdera diastāze, bet ir jādara pareizi. Piedāvāšu 5 vingrojumus pēc dzemdību vingrošanai ar vēdera diastāzi. Pirmais vingrojums. Guļus uz muguras, ieņemam pozīciju, jostas daļa piefiksēta, paceļam vienu kāju un tad ieelpa un izelpā no sevis iztaisnojam nenolaižot un augšā saliecam. Iztaisnojam nenolaižot un augšā saliecam 10–15 reizes. Otrs vingrojums. Abas kājas augšā 90 grādos un iztaisnojam plati kājas kopā un abas saliecam. Arī 10–15 reizes. Trešais vingrojums. Abas kājas 90 grādos saliekts, jostas daļa piefiksēta, ieelpa un izelpā laižam kāju lejā līdz grīdai un lēnām atpakaļ augšā sekojam, lai jostas daļa piefiksēta. Un tad laižam lejā un lēnām atpakaļ 10–15 reizes par katru kāju. Ceturtais vingrojums. Kājas plati. Tad ieelpa un izelpa, ievelkot nabu, sasprinzinot vēdra muskuļus, mēs ceļam iegurni augšā, noturam sevi un tad atceļam vienu kāju augšā, lejā, atceļam otru kāju, lejā un lēnām laižamies lejā 10–15 reizes. Piektais. Rokas aiz galvas, galva atbalstīta uz rokām, jostas daļa piefiksēta, skatiens griestos, ieelpojam un izelpā pa diagonāli, mēs ceļamies pret iztaisnotu kāju un laižamies lejā. Ieelpa, izelpā un tad lēnām laižamies lejā uz katru pusi pa 10–15 reizes, lai labi vingrojās.